pirmajā sezonā. Pirmā mana sezona sākās diezgan vēlu. Sākās viņa man septembra sākumā pagājušajā gadā, tāpēc, ka es nokārtoju A kategoriju. Es aizgāju jūrā, es dabūju pabraukt 5 dienas tikai. Tad, kad es atbraucu atpakaļ septembra sākumā, tad es nobraucu septembrī, oktobrī. Par laimi lietas nelīja ļoti daudz, par pašu braukšanu. Diezgan droši jutos uz ceļa, nekur neskrēju baigi un ievēroju noteikumus un mocu sāniem neliku. Bet tā, ja godīgi, viss, kas man bija vajadzīgs, es iemācījos uz laukumu un kopā ar instruktoriem satiksmē. Tāpat tas pirmais pārsteigums jau nodarbībās bija tas, ka esot uz motociklu viss ir daudz skaļāks. Lai gan es pats braucu ar kabrioletu ikdienā, tik un tā likās, ka tu esi tā kā klāt vienkārši, ka viss tā kā plūst tev apkārtā satiksmē un ka tu esi tāds maziņš un neaizsargāts. Nav ne siksnes, ne drošības pilveni, nekā nav. Tev kaut kā tur ir jāspēj lavierēt starp tām visām automašīnām. Bet ar laiku es pieradu un varbūt kļuvu pat nedaudz pārgalvīgs, bet šajā sezonā es cenšos sevi tā pozicionēt uz bišķi mierīgāku braukšanu. Tu turpini pa lielu mācīties tikai tādā ziņā, ka tu izmēģini braukt pa dažādiem ceļiem, dažādas distances un pa dažādiem apstākļiem. Pirmajā sezonā mana pieredze braukt bija patīkama, tāda kā brīvības sajūta, ka beidzot tiesības ir nokārtotas.